Sveiki, kolēģi! Esam sagatavojuši jums skaidrojošu video par izmaiņām ministru kabineta noteikumos par rezidentūru. Sāksim ar stereotipu. Mūs aizsūtīs darbā uz reģioniem. Patiesībā jebkurš var izvēlēties reģionālo līgumu, bet tikai vienādu rezultātu gadījumā tam būs prioritāte uzņemšanas konkursā. Līdz šim ministru kabineta noteikumos obligātā atstrāde pēc valsts finansētās rezidentūras bija 36 mēneši. Veselības ministrija gribēja, ka atstrāde tiem, kuri studē par valsts naudu, būtu 5 gadi. Pateicoties aktīvam studentu darbībām, ierosinājumiem un iebildumiem, šis rezultējās ar 3 gadu atstrādi paša izvēlētā ārstniecības iestādē. Būs jāatstrādā 40 stundas nedēļā valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādē atbilstoši savai specialitātei. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde nevar nodrošināt šādu slodzi, tad pastāv iespēja strādāt vēl kādā citā ārstniecības iestādē, tādējādi summējot šīs stundas. Viss iepriekš minētais stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī. Jaunie noteikumi paredz, ka ar nākamo gadu tiks veidota vienota uzņemšanas komisija rezidentūrā. Tas nozīmē, ka līdzinējo 2 specialitāšu izvēlē 2 augstskolās varēs izvēlēties 2 specialitātes kopīgā uzņemšanas komisijā. Rezultātus mēs varēsim uzzināt visi vienlaicīgi. Uz doto brīdi esam pateikuši reģioniem, ka plaši nav zināmi dažādi reģionu piedāvājumi. Tā rezultātā aicinam veidot interaktīvu platformu, kurā tiks apkopoti visi piedāvājumi. Esam lūguši Veselības ministrijai izstrādāt plānu, kurš ļautu nodrošināt to, ka nākamie lēmumi tiktu pieņemti nesteidzīgi un pārunāti ar medicīnas studentiem.